Doktora Ieva Erciņa, es pārstāvu Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju. Sievietes intīmā kopšana paredz to, ka sieviete veic šos ikdienas apmazgāšanās rituālus, kas katrai sievietei, protams, var būt organizēti citādāk, bet ginekoloģijas joma varbūt ir īpaši ar to, ka mēs nerekomendējam šo apmazgāšanos veikt ar vispārējā ķermeņa dušas želei vai arī ar šampūnu vai ar kādu citu ziepju saturošu preparātu, bet tādā gadījumā, ja nav pieejama šī speciālā intīmā kopšanas līdzekļa, tad izvēlamies vienkārši tīru ūdeni. Un nekādā gadījumā nerekomendējam veikt makstas mazgāšanu no iekšpuses vai šo izdalījumu izmazgāšanu ļoti dziļi iekšīgi. Tikai apmazgāties no ārpuses tik, cik mēs tiekam ar ūdeni klāt. Ja, un tas arī ir viss. Kas ir varbūt ļoti jauki no rietumu kultūras, ko Latvijā mēs maz ļoti izmantojam, tas ir bidē, ko sievietes ļoti bieži dienvidu zemēs izmanto pēc lielām darīšanām, pēc lielām toaletes lietām, kad mēs vienkārši nevis izmantojam toaletes papīru, bet apmazgājamies pēc toaletes darīšanām. Makstas sēnīte un bakteriālā vaginoze tiek uzskatītas par normālās makstas mikrofloras iezīmēm, ja tā nav seksuāli transmisīva saslimšana vai saslimšana, kur mēs iegūstam no kāda dzimuma partnera vai seksuāli transmisīvā ceļā, bet makstas sēnīte mīl neskābus makstas apstākļus, ja viņai ļoti simpātiska, diezgan bāziska vide vai neitrāla vide, un viņa makstī jūtās ļoti labi, un viņai ir gan barības vielas bāzes, gan arī laktobaktēriju stāvoklis pie makstas sēnītes atļauj viņai vairoties un atļauj viņai radīt diskomfortu simptomus pacientei. Un pacienšu grupa, kurām, piemēram, ir cukurdiabēts vai kurām ir kādas citas hroniskas saslimšanas, šīm pacientēm, diemžēl, biežāk ir sastopama makstas sēnīšu infekcija, kas saistīta ir ar šo normālās mikrofloras